Ar mērķi veicināt mākslas un kultūras izglītību Ikšķiles novadā pirms 2 gadiem apvienojoties dombiedriem dibināta tika biedrība Rases krāsas, un jau 2 gadus radošos ikšķilnieks apvieno mazā mākslas skoliņa Luteriskās draudzes telpās. Par tās nepieciešamību šaubu nesot, ik nedēļu skolas durvis verot teju 80 novadnieku. Un tieši tā doma bija dot savu pieredzi, savas zināšanas cilvēkiem, pieaugušajiem, mazākiem, lielākiem ikšķilniekiem. Ja? Jo faktiski tajā laikā arī nebija tik daudz to iespēju papildināt šo radošo potenciālu un attīstīt šeit Ikšķelē. Tagad ir tā, ka rudens būs mūzikas un mākslas skoliņa. Pirms lieldienām skoliņā svinēta tika cepļu atklāšanas svētki. Startējot lauka atbalsta dienesta konkursā un piesaistot Eiropas Savienības projektu finansējumu, iegādātas mūsdienīgas keramikas un stikla apdedzināšanas krāsnis. Kā saka pedagogi, tie ir ne tikai kompakti un ekonomiski, bet paver plašas radošās iespējas. Šīs ir vienas no jaukākajām un labākajām un modernākajām krāsnīm, kādas ir pašlaik pieejamas. Viņi ir vairāk pakāpju no augšas kraujamā krāsnes, un apdedzināšanas temperatūra ir no 800 grādiem, kas ir sākumā šiem biskvīta paredzētajiem darbiem, tā saucamais biskvīta apdedzinājums mālam, un ir iespējams arī apdedzināt porcelānu, un ir iespējams arī tālāk apdedzināt glazūras apdedzinājumus 1050 un vairāk grādiem. Kā norāda Rases krāsas pārstāvi, lai ar šogad novadā darbu uzsāks mākslas un mūzikas skola, darba netrūkšot arī šajās telpās. Plāns esot ne tikai sekmēt sadarbību ar jaundibināto izglītības iestādi, bet arī turpināt jau aizsākto. Pirmie pirmsākumi, ko bērni var sākt darīt keramikā. Tas arī Ikšķilē ir nepieciešams, jo tālāko darbību var veikt, mākslas skolā papildināt, bet šie ir tie pirmie soļi, ko es mēģinu bērniem parādīt un iemācīt. Tas bērnam veicinot smadzeņu attīstību un sekmējot iemaņu izkopšanu ar rokām un pirkstiem, kā saka pasniedzēji, kur vēl labāku materiālu par mālu, kas ir ekoloģisks un no zemes nācis, piemeklēt bērniem. Dācis Trebotska, Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.